Mēdz teikt, ka dzejnieki ir dvēseļu dārznieki. Un tāds dārznieks ir arī Olafs Gutmanis, kurš audzē krāšņos dzejas ziedus un kurš kopi trauslās dvēseļu puķes. Viena no svarīgākajiem jēdzieniem, kas sastopami Olafa tekstos, ir jēdzieni iesakņošanās, piederības sajūta, latviskums. Tās ir vērtības, kas mūsdienās tik ļoti gājušas mazumā un tik ļoti jau sadilušas, kā kļuvušas sevišķi vērtīgas un aktuālas. Un no Olafa Gutmaņa mākslas mēs visi varam šo to mācīties, proti saudzēt un kopt dabu un dvēseli, latviskumu un cilvēcību. Un paldies, Olaf, tev par tiem darbiem, kas jau tapuši, un arī par tiem, kas vēl taps. Paldies! Paldies! Šobrīd manā sveicienu sarakstā ir arī Liepājas pilsētas kultūras pārvalde. Bet kā man lūdzu pateikt kultūras pārvaldes vadītāja Lelda Vīksne, ka viss šis vakars, Olaf, ir viņu dāvinājums jums. Daudz laimes dzimšanas dienā un aplausi! Un turpinot arī kultūras pārvaldes sveicienu, es atļaušos Liepājas Tautas mākslas kultūras centra visa kolektīva vārdā sveikt arī jūs, Olaf, un pateikt vienu, ka mēs esam bijuši ļoti priecīgi un gandarīti par to, ka mūsu kori, daudzie kori, mūsu teātri ir vienmēr varējuši dzīvot, spēlēt, dziedāt jūsu dzeju, jo tā ir tik muzikāla, manuprāt, kā nevienā. To jūs visi pārliecinājāties jau šīs sarīkojuma pirmajā daļā. Un es šajā reizē gribu vienkārši apsolīt, ka mūsu kori dziedāja, dzied un dziedās jūsu dzeju mūzikā, un arī mūsu teātri noteikti jūsu dzeju skandinās, lai to dzird visa pasaule. Paldies jums, Olaf, par to, ka spējat mums trāpīt tieši sirdīs. Bet šo plaukstošo pumpuru es gribētu pasniegt jūsu kundzei Velgai. Daudz laimes!